2012. gadā Kandavas vēsturiskajā skolas ēkā durvis vēra jauniešu centrs Nagla, un kopš tā laika arī izveidojusies tradīcija ik gadu konkursā noskaidrot, kurš ir pats labākais un aktīvākais jaunietis. Ideja tika sākta ar to, ka mēs sapratām to, ka mums tie jaunieši ir ļoti labi un daudzpusīgi, un nav neviens, kas viņus īsti novērtē. Līdz ar to pieaugušiem cilvēkiem ir Kandavas lepnums un Kandavas goda pilsoņu nosaukums, bet jauniešiem nav, un tādēļ mēs uztaisījām savu konkursu. Mēs sākam ar mazumiņu un ļoti grūti un sarežģīti, bet mēs katru gadu arvien nopietnāk, ļoti nopietni žūri, kas ļoti nopietni izvērtē jauniešus. Un manuprāt, ka šobrīd ir sasniegts tāds līmenis, ka jaunieši, kas ir dabūjuši tituli, viņi ir gan kā Latvijas lepnumi. Konkursa dalībnieki tika vērtēti 3 vecuma grupās. Vispirms žūrija iepazinās ar pieteikumiem, kuros aprakstīti paveiktie darbiņi, tad noskatījās pašu jauniešu sagatavotās prezentācijas un arī klātienē tikās ar visiem pretendentiem. Tomēr pieņemt lēmumu, kurš pelnījis būt uzvarētāju godā, nesot bijis viegli. Mūsu pieteikumi ir katru gadu ar vienu nopietnāku paliek. Tas nozīmē, ka arī žūrijai katru gadu ir nopietnāk jāstrādā, ar lielāku piepūli jārisina šie te visi jūsu pieteikumu izskatīšana. Un tā cīņa, kas tur notiek, tā ir, teiksim tā, pa punktiem, pa punktu 10 daļām, pa puspunktiem. Jā, tiešām tā tas ir. Protams, ir ļoti grūti izvērtēt, kā jau daudz žūrijas locekļi teica, jo mums jaunieši ir ļoti vispusīgi attīstīti. Ar katru gadu var redzēt, ka jauniešiem pieaug viņu intelekts, redzesloks, paplašinās. Viņi brauc ļoti daudz, cik es zinu, apmaiņas programmās. Bērni, mūsu jaunatne aug. Vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem par uzvarētāju kļuva skanīgās balss īpašniece Signe Petrova no Zantes pamatskolas. Dziedāšana gan nav Signes vienīgā nodarbošanās. Es ļoti daudz aizstāvu skolas godu, piedalos olimpiādēs, konkursos, eju arī mūzikas skolā, koros, dziedu. Man, var teikt, nav brīvā laika, esmu šausmīgi aizņemts cilvēks, ja tā var teikt. Tas ir labi vai slikti? Es uzskatu, ka tas ir labi. Citreiz ir tā, ka gribētos visu mest pie malas vai kaut ko, bet tad saprot, ka ir to vērts. Grupā no 16 līdz 18 gadu vecumam par labāko atzīta Alisa Fjodorova no Kandavas, kura, kā pati saka, dara visu, ko. Kas tev šajā konkursā šķita pats grūtākais? Pats grūtākais uztaisīt prezentāciju par sevi. Jo tu nezini, cik daudz vajag stāstīt, cik daudz nevajag stāstīt, vai vajag ļoti izpausties, vai nevajag. Kā tu izdarīji? Es biju pati. Es centos stāstīt no sirds, un tā, lai man saprot, nevis lasīt no lapas, tur neiespringu par sīkumiem. Vecākajā grupā sīvā konkurencē uzvaras laurus plūca Eiženija Matiļeviča, kur ir topošā politoloģe. Viņas prāt konkursu jauniešiem liek vairāk iesaistīties arī novada sabiedriski politiskajā dzīvē, un viņai jau ir idejas, ko vēlētos Kandavas novadā realizēt. Vēlos arī rast jauniešos, iespējams, kaut kādas diskusijas vai dot kādas paneļa diskusijas par to, kāpēc ir svarīgi iesaistīties politiskajos procesos, jo nestoties to, ka mēs esam jaunieši, tad mums ir diezgan daudz iespējas, jo kopā taču mēs varam paveikt, manuprāt, ļoti daudz. Katrs vecuma grupas uzvarētājs saņēma nevien dāvanas, bet arī īpašu lentu un uzaicinājumu novada svētku gājienā soļot blakus novada domas vadībai.